var pastrādāt vairāk. Vienmēr ir labi, ja ir ko parunāt. Bet es teiktu tā, ka tas, kad ir klients, ir nesalīdzinām lielāks pluses kā tas, kad ir biznesa plāns. Eksistējot biznesa plāns, labi, ka viņš ir, tas nav obligāti. Kā jūs domājat, kas ir? Kādiem kritērijiem jāatbilst ar jūsu biznesa priekšlikumu, lai vispār būtu vērts kādam rādīt, stāstīt? Jāpadomā, kāda būs klienta. Jā. Es jau te pierakstīju. Jā, ir pelnošana. Tas ir super. Tas ir jā. Nē, jums nekad pelnošana nav, jums jau ir tikai vēl ideja. Jūs neesat vēl neko sācis pelnīt. Vai tad jūs tā kā pelnat kaut ko? Jāsagādā Preci jāsagādā? Preci man neņem. Kā? Jā, ir klients, mēs sapratām. Klients tam visam ir, pat kāds ir apsolījis. Kā jūs nopelnījis naudu no tā? Vai jau esi nopelnījis naudu? Nē, Es drīzāk to pārformulētu tā, vai tu, kas esi atnācis pie manis, esi jau kādreiz nopelnījis naudu vai nē? Ja tu esi jau vienreiz dzīvē naudu nopelnījis, tad tu izskaties daudz tur tāds reālāks un ticamāks, nekā tu to nekad neizdarīji. Tā, ka te varbūt tās varētu teikt tā, kas ir, teiksim, Vīznes kundze jau teiks tā komanda, ja? Varbūt tās, ka to varētu, autors komanda, ja? Autors komanda. Tāpēc, ka jāsaprot, ka tas, kad gan šie te eņģeļu investori, gan arī tur investīciju fondi, viņi ļoti reti, kad investē kaut kādās abstraktās idejās. Pirmām kārtām viņi investē cilvēkos. Cilvēkos. Un tas nozīmē, kādi esat jūs paši, cik jūs spējat iedvest, pārdot sevi, teiksim, tā pārliecināt par to, ka jūs zinat, ko jūs darat, jūs saprotat, ko jūs runājat, jūs esat īsti, jūs esat tur autentiski. Ar vienmēr sakot, loģiskā domāšana iet darbojas tieši tajā novirzē. Jūs ir kaut kā jāpārliecina, ka tas, ko jūs tur sakat savā biznesa plānā, ka jūs to varat izdarīt. Kaut kā jums ir jāpārliecina tas, ka jūs to varat izdarīt. Tātad, teiksim tā, cilvēki ir primāri un galvenais tas, kamā investē tur investori investīciju fondu. Tie tieši cilvēki, ja nepareizais cilvēks atnāks ar visbriljantāko ideju, neviens viņam naudu nedos. Un ja atnāks varbūt tās ļoti superīga komanda ar drusku struntīgu ideju, bet ar milzīgu entuziasmu, ka mēs gribam darboties, tad drīzāk ir lielāks cerības to naudu dabūt un tās investīcijas iesaistīt. Šīs idejas ir pilna pasauli, tādas abstraktas. Tur taisīsim siltumsūkņus, tur taisīsim vēja dzirnavas, taisīsim kafejnīcas, tur veidosim dizainu, šūsmas, pilna pasauli ar to. Tas ir visu. Jautājums ir, kas to var izdarīt un kas to nevar. Ja jūs varat pārliecināt, ka jūs to varat izdarīt, tad jums ir lielāks cerība. Jo neviens investors jau negrib iedot kādu naudu un pēc tam pats tur čakarēties visu atlikušo tur laiku, kamēr viņam ir mazākā cerība to naudu apgūt. Viņš jau grib, lai ir tā komanda, kas dara. Ja? Tā tas ir šausmīgi izšķirošs faktors, tā komanda, cilvēki. Ja mēs vēl mazliet parunājam par to komandu cilvēkiem, tad kādām varbūt īpašībām tur būtu jāatbūt. Viena lieta, kas man šausmīgi uzprasās, ja tur cilvēki un viņam ir ideja, tad kas viņam nāk prātā? Entuziasms? Jā, entuziasms. Tas, ka ir kā viņi dēg par to lietu, ka viņiem tas tiešām interesē. Tāda, principā, vismaz, kad nāk vēl pārdot idejas, parasti jau dēg. Bet tas, protams, svarīgi. Kas vēl? Pieredze tieši, kaut kāda sapratni par to sfēru, vai ne? Tieši sapratni. Ja tu esi tur, nezinu, visu mūžu darbojies ar ķīmiju, tur saproti kaut ko no tās nodaļas, tad tu saproti. Ja, teiksim, bet tu atnāc no kaut kurienes pavisam citurienes un bērnu žurnālā es izlasīju, ka tā varētu būt forša ideja, kāpēc nepamēģināt. Un atnāc saka, iedod man naudu, es pamācīšos par tavu naudu un pamēģināšu. Tas kaut kādi galīgi neskar. Tas izklausās tā. Teiksim tā, tad viņiem ir jābūt kaut kādai sapratnē par jomu. Līdz ar to, ja tev ir ideja, bet nav sapratnes par jomu, piesaisti tādu, kam ir sapratne par jomu. Ja tev, teiksim, ir ideja, bet nav sapratne par jomu, tad labāk ir piesaistīt kādu, kam ir sapratne par jomu.
Kas vēl? Jāmāk atbild uz jautājumu. Jāmāk atbildēt uz jautājumiem? Tieši tā. Nē, nu tas jau, nu jā, nu paskaidrot to savu izvēli. Tas Nu, kā jā. Jo, ja man investors prasa par to tirgu vai par konkurentiem, es nevaru to atbildēt. Jā, piemēram, nu, konkurence nav. Kā viņš teica par visu. Tad, nu, tur jau sanāk. Ja es nevaru atbildēt, tad, nu... Nu, tas varētu būt varbūt tās tādā kategorijā, kad, nu, saprast to tirgu, jā. Nu, teiksim, saprast to sfēru, kas ir tur konkurence, kas tur notiekās. Tirgus izpēta. Nu, tāda tirgus tur saprast. Izpēta, jā. Tad klients, autors, komanda, nu, tad droši vien pie tā biznesa priekšlikuma, protams, sapratni par tirgu. Bet, nu, gribu vēlreiz uzsvērt, ka tieši tā komanda un tieši tie cilvēki ir pats svarīgākie. Jo labi cilvēki tur, nu, izdomās, ja viņi sāk darboties, viņiem iedos naudu, viņi kaut ko izdomās izdarīt. Bet škrutīgi cilvēki tur lielu naudu ātri nožērēt. Jūs nevarat iedomāties, cik ātri var iztērēt miljonus latus. Jūs nevarat iedomāties. Jūs nevarat iedomāties, cik ātri var nosvināt miljonus latus. Tas ir strādā 10-20 cilvēki. Gads un miljonus Latviju pa kāju. Un visi sēž skumjām acīm un domā, ko mēs tagad darīsim tā. Nu, patiesībā šādos te semināros es ierosinātu organizatoriem piesaistīt cilvēkus, nevis, kas ir nopelnījuši miljonus Latviju, kas ir pazaudējuši miljonus Latviju. Viņu pieredze neapšaubām būtu daudz vērtīgāka, interesantāka nekā daudzie veiksmes stāsti. Tā, ko mēs par klientu parunājām, par komandu parunājām, par sapratni, par tirgu parunājām. Un kam vēl jābūt tam biznesa priekšlikumam, lai viņš, nu, liktos tāds kārdinošs un interesants investoriem? Pārliecināšanas spēja. Nu, pārliecināšanas spēja it kā jā, bet, nu, ja teiksim, tas cilvēks, kam jūs mēģināt pārdot to ideju, ir ar pieredzi un jau kaut ko dzīvē redzējis, tad, ja jūs nebūsiet tur īsti, bet, nu, tādiem lētiem trikiem mēģināsiet pārdot, tas nekad nestrādā. Nu, ja jūs atnāksiet tur uzvalkā krokodilātas portfelītī un zelta brillēm, un tur teiksiet, ka palīdzēsiet tur pēc gada 2 nopelnīt to miljonu, visticamāk, jūs nedabūsiet to naudu. Nu, viss, kas jau strādā, visādi brīnumi jau notiek, bet, nu, teiksim, jo jūs kaut kādi tādi patiesāki un īstāki būsiet, nu, jo vairāk tās, nu, varbūtīgi, ka jums kāds noticēs un gribēs ar jums strādāt. Bet es tādā ziņā domāju, palēkāšana par to ideju, jā, nu jā. Nu, ka pašam vajag Pašam jābūt tam, ko tu dari, nevis tā. Neapšaubām. Viens cīnisks brītu pārdošanas speciālists reiz teica, viņš teica, nekad nemelo pārdevējiem. Viņi ir profesionāli mēģinājums atmaskot uzreiz. Tas pārdevējs tā mēs ir darīt. Nu, jo, nu, varbūt tās arī vēl viena lieta, ko mums gribētu šeit piefiksēt un uzsvērt, ir, kad, nu, investori ir dažādi. Un, Kaldu? Cik var nopelnīt? Nu, cik var nopelnīt, to arī rakstīsim šeit. Cik var nopelnīt? Var nopelnīt. Nu, kas patiesībā ir pats būtiskākais jautājums. Jo nav neviens investors, ne labdaris, ne tur tāds, kas grib tur pasaukt, ne eņģelis. Nu, viņš varbūt ir eņģelis tādā ziņā, ka viņš šo naudu aizdod ar ļoti minimālām garantijām un viņš ļoti daudz riskē, tāpēc, ka ja šī pasākums izgāžās, viņš visu naudu pazaudē. Viņam nav ko paņemt īsti, jā. Bet, protams, tāpēc šis jautājums, cik var nopelnīt, ir ļoti būtisks, un tā cerība jau nopelnīt ir ne jau 15% gadā, bet reiz 10 tur sākotnējā investīcija, reiz 1000, ja.